Šī būs neliela apmācība, kā uzsākt Evo SimGame. Tā spiežam start, pēc tam spiežam play, tad next, atkal next un next. Tagad esam iekšā spēlē, spiežam claim, savācam daily bonusu. Tā, un šeit varam jau sākt tapot. Daram to labāk ar vairākiem pirkstiem, tā būs ātrāk. Un tapojam tik ilgi, kamēr kreisajā pusē apakšā jums tur rādās megabaiti. Tas ir tapošanas limits. To iztapojam, tad tālāk ejam uz tasks, izdaram visu, kas vajadzīgs, tur piesakot sociālos tīklos, lai pielādēt aplikāciju un vispārējo. Kad esam visu izdarījuši, ejam atpakaļ uz galveno torni, tā ir vidējā lielā poga, iztapojam visus megabaitus, kas ir jau sakrājušies atpakaļ. Pēc tam spiežam towers un izmantojam free data. Nospiežam 3 reizes. Redziet, tur ir 2 no 3, tagad ir 1 no 3. Un šie boosteri atjaunojas ik pa 6 stundām. Tagad spiežam new plan un ejam atpakaļ uz galveno torni. Redziet, tur ir kreisajā pusē apakšā ir atjaunojušies megabaiti. Un jūs atkal varat sākt tapot. Iztapojam līdz galam, kamēr beidzās megabaiti. Pēc tam atkal ejam uz towers, new plan un daram tieši to pašu, ko iepriekš. Ātri iztapojam visus megabaitus, kad megabaiti jau iztērēt, atkal ejam atpakaļ uz towers, atkal new plan un tā atkal iztapojam visu. Tad ejiet atpakaļ uz towers, redziet, apakšā ir boosters data recoveries, to upgradeojam un traffic volume un signal strength. Tos visus upgradeojam, sākam no apakšējā un tā ejam uz augšu. Apakšējā mēs varam updateot pilnībā, naudas jums pietiks sākumā, bet pašu augšējo pēdējo varam updateot, bet es darīju tā, ka es viņus vienmērīgi updatēju. Kad boosters esam upgradeojuši vismaz uz 6. līmeni, dejam uz modulus un nopērkam ienesīgākos moduļus. Šie moduļi jums dos profitu stundā. Pirmajā līmenī viņš atļaus tikai iegādāties 2 moduļus, pēc tam ejam atpakaļ un upgradeojam moduļus. Iztērējam pilnīgi visu naudu, kas jums ir moduļu attīstībā. Paliekam šeit, šajā spēlē. Visu naudu tērējam nost, moduļu attīstībai, upgradeam, tāpēc arī boosteru upgradeam. Kad visi moduļi ir updateot, tad ejam atpakaļ uz galveno torni, iztapojam atkal megabaitus. Tad tālāk varam uzspiest uz earn. Tur var iegādāties valstis. Patreiz valstis, tās, kuras ir tādas tumšākas, tās nevar iegādāties, tās ir izpirkts. Gaišās valstis tu var droši iegādāties, iemaksājot savus tonus spēlē. Un visbeidzot varam spiest uz sadaļu friends, kur tu vari uzaicināt draugus. Nospiežot uz kopijas simbolu, tu nokopēsi savu saiti, kur tu varēsi ievietot sociālos tīklos, caur kuru cilvēki varēs tev pievienoties spēlē. Un paldies, ka tu skatījies! Ja ir vēl kādi jautājumi, droši rakst man Telegramā.